Reiz kādā tālā zemē dzīvoja ļoti skopi cilvēki, kuri negribēja ar nevienu dalīties. Un gadiem ejot, šie cilvēki kļuva aizvien skopāki un skopāki. Pārējie cilvēki sāka no šīs zemes izvairīties un pat uzlika brīdinājuma zīmi un novilka sarkanu strīpu. Tā tas ilga vairākus gadus, līdz kāda meitene vārdā Džulija nolēma doties uz Skopuļu zemi, mācīt cilvēkus. Viņa gribēja skopos cilvēkus padarīt labākus, dāsnākus. Taču skopuļiem bija vienalga, viņi negribēja klausīties. Džulija jau vairākas dienas mēģināja cilvēkiem ieskaidrot to, ka viņiem jādalās vienam ar otru. Visa šī mācīšana skopuļus ļoti sadusmoja, un viņi sāka domāt, ko darīt ar meiteni, lai viņa pārtrauktu mācīt viņiem visas tās viņu prāt muļķības. Tā skopuļi izdomāja Džuliju ielikt cepurē, lai viņa vairs netraucētu, un tā viņi arī izdarīja. Pēc gada visi gāja skatīties, kas noticis ar cepuri. Taču cepure stāvēja tukša, bet Džuliju nekur nemanīja. Cilvēki kādu laiku stāvēja un brīnījās, līdz pēkšņi kāds drosmīgais izdomāja to uzlikt galvā. Viņš bija ļoti pārsteigts, jo beidzot saprata to, ko Džulija bija centusies viņiem visiem pateikt. Viņš uzreiz izstāstīja, ko bija redzējis, un pārējie arī uzreiz saprata, ka ir jādalās. Šie cilvēki gribēja dalīties ar cepures gudrībām. Tāpēc aizsūtīja to Ziemassvētku vecītim.